Čau visiem! Šodien mums uz galda sadales karba. Kas pa vainu un kāpēc tā ir nonākusi pie mums. Respektīvi, baigo sūdzību vai problēma nav. Mašīnas un arī ātrumkārbu un sadala karbu īpašnieks veic zināmas manipulācijas vai remontu ar mašīnu un pie reizes gribēja uztaisīt profilaksi šai sadales karbai. Tā ir ATC 45L, respektīvi ATC ģimenes pārstāvis, varētu būt 35, 45, ar kurām aprīkotas vairāku BMW modeļu un sērijas, 11 šo gadu. Īpašnieki zina, kā izpaužas problēma, kad sadales karba nestrādā labi. Tā ir gan vibrācija uzņemot ātrumu, gan aizķēršanas un zem slodzes vēl arī raustās. Kāpēc tā notiek? Īstenībā primārais iemesls ir konstruktīvi šī sadales karba uztaisīta tā, ka nav iekšā eļas sūknis, kurš tad dzītu eļu pa saviem konturiem, bet šeit ar caurulēm un ar parasto griez momentu zobarti griežās un notiek eļošana. Ja eļa netika mainīta, paliek veca, zauda savas īpatnības vai vajadzīgas specifikācijas, vairs nepilda savu funkciju. Nav iespējams ļoti viegli to nomainīt eļu. Vajag atsūkt, bet arī līdz galam to neizdarīsi. Tāpēc ir ļoti ieteicams laiku pa laikam veikt profilaksi. Līdzīga veida noņemta sadales karba, izjaukta. Skatīsimies, kādā stāvoklī ir elementi, bet jebkurā gadījumā mazgāsim, visu iztīrīsim, veiksim nepieciešams manipulācijas ar fiksijas diskiem. Ja tie būs slikta stāvokli, bet diez vai šis ir tas gadījums, tad vienkārši tīrīsim speciāla veidā. Sliktajā gadījumā tad ir jānomaina. Pa lielam ķeramies klāt un tad skatīsimies, ko mēs atradīsim. Ņemam no slanci. Tiek šlicis. Vēl ir labas. Tie zobi labas stāvokli. Jā, bet brīžiem gādas, kad viņi nav. Labi, šeit arī. No šitās puses vēl. Speciāla ATC ierīce. Vai šeit gultnes droši vien, ka izies to no korpusa, tad viņam vienkārši tā ir diezgan akurāti. Gultnis ir izgājis no šejienes, tad jābūt ļoti akurātam, lai noņemtu šito korpusu ārējo daļu, lai viņi nesalaustu. Eļļa ir tīra. Principā viss izskatās ļoti labi, bet mēs vēl, protams, ka pārbaudīsim vēl stāvoklis. Tieks. Tas ir. Magnets. Redzi? Cik te ir? Kāds redzes? Tas arī nekas, teiksim, jo, taču strādā karba. Jābūt kaut kas. Tā, tad izliesim to eļu ar
Labi redzams, ka cilvēks ir mainījis to eļu. Malacis. Izskatās labi. Jā. Re, kā strādā šitais. Redzi, šeit ir zobratiņš, kuru griež elektromotors. Tur, protams, ka vēl ir vadības bloks iekšā, bet ar elektromotoru viņš griež šito zobratu. Un šis zobrats strādā ar šito zobratu. Šeit fiksējas korpusā šitā aste. Un tad, skaties uz friksijas diskiem. Čuk, viņi spiežās. Atspiežas, spiežas, atspiežas. Un eļļa nāk tur, no šeienas. Caurulītes, plasmasas, to izņemsim. Ķepiņas tādas, ja? Redzi? Kā smērējas. Izņem. Laikam trapējas hermetis. Hermetis, jā. Izņemsim. Rekur. Tā. Eļļa tur nokļūst un pēc tam šeit. Šeit ir gultņi. Diezgan tā, teiksim, bieži viņi dilst. Šeit gultnis. Zem dakšas arī gultnis. Un, protams, ka šitais gultnis no otrais un pati ķēde no sevim, tad viss var izdilst. Bet, ja šeit ķēde ņem to eļļu, rekur aptuveni ir korķis, šeit ir apakšējā daļa, un šeit ir korķis, tad viss šeit peld eļļa, bet uz šito pusi un uz sajūgu eļļa iet caurulītam un kaut kā pat no sevim. Šeit viss izskatās labi. Jā, bet, kad tā eļļa ir vecā jau, un tāda, Varbūt ar kaut kādu nogulsni vai... Bieza, jā. Tad viņi pat nevar ieiet tur iekšā trumulī. Un sākas visas problēmas. Jā. Ķēde ir labā stāvoklī. Nav baigas luftas. Nē, vispār nav luftas. Kā jaunā. Tātad ķēde ir laba, vēl oriģinālā, bet te vēl neviens nav bijis. Redzi? No rūpnīcas ar krāsu? Ar krāsu. Atzīmēts un sakrit. Jā, sprosas. Jā, tātad šeit viss izskatās reāli. Skaisti. Pat otrais blīvslēgs nav jāmaina, jo viņš ir nekā jaunais. Nekā jauns. Japs. Tad šito vajadzēs notīrīt. Pēc tam bišķiņ uzsildīt šito un izpresēt ārā. Tad darīsim šito. Ēst. Redzēji? Vienreizējais plasmas putekļu sargs, bet lietosim viņu. Un tad pārbaudīsim gultni. Jau jaunā tipa gultnis aizvērts. Labs. Otrs gultnis.
ļoti bieža problēma ir šies gultnes abi divi. Un tagad davai izņemsim sajūgu. Pārbaudīsim sajūga diski. Tā, šeit. Redzi, kādas daļiņas. Tas smalkas. Tad ir kā grauži. Visu izmazgāsim, jā. Visu izmazgāsim. Un tad, jā, sajūgs. Nu, diski nav pārkarsēti, par to liecina krāsa. Viss labi ir, jā. Bišķi viņi tā spīd un laistās. Kā lakotas, ja? Jā, bišķi viņus uztaisīt tā. Jā, normāls. Paķete ir normāla. Jo vajag pārbaudīt visi gulti. Ot. Bet pēc skaņas viss ir normāls, bet, nu, jāizmazgā, jāiztīra. Viss normāli, viss nav tā kā parasti. Tas nav remonts, tā ir profilakse. Uzslavējami, ka cilvēks pieņem šādus lēmumus. Gultņa darba virsma. Redzim, kas ir pastrādājis, bet, nu, nekas krimināls. Viss ir labi. Tā groz. Un tad gultnis. Ņemsim šito. Nē, nu viņš ir labs vēl. Reiz gultnis. Tad atstīsimies otro virsmu. Arī tā kā jaunam. Šito mēs nopūlēsim, izslēgam. Šeit izmazgāsim, sasmērēsim ar smēri. Visi gultņi, viss kārtībā. Tad ko? Super īsais un fiksais kopsavilkums. Sadalskārba ir izjauktā, visi mezgli acu priekšā. Kā mēs arī pirmien bijām runājuši, cilvēkam nebija sūdzības par sadalskārbas darbību, un tas ir uzslavējumi, ar kādu attieksmi viņš vispār, vai kādu attieksmi viņš parāda pret mašīnu, un regulāri maina eļu, līdz ar to nav kaut kāds bedīgs stāvoklis. Jautājums, ko mēs darīsim? Vai kas būtu ieteicams nomainīt blīvgredzenus, daži jau viennozīmīgi uz nomaiņu, arī tāni korpus arī ir. Vēl mazgāsim, tīrīsim, tad redzēsim, kādā stāvoklī ir blīvslēgie. Protams, nav jēgas mainīt labu pret jaunu, tīpaši šeit ir oriģināli. Bet, nu, redzēsim. Viennozīmīgi apstrādāsim šo virsmu, tīrīsim, jo šeit arī blīvslēgs pieskaras ar savu malu un veido blīvējumu. Tad flants. Vairāki flanči un tos mazgāsim, tīrīsim, apstrādāsim, protams, un iztīrīsim frikcijas diskus, lai viņam nebūtu tā spīdīga virsma, bet pa lielam viss ir ļoti labi. Vienkārši tādā stāvoklī sadalskārbai jābūt, ja cilvēks regulāri to apku, regulāri maina eļu un saudzīgi vispār izturās. Un tieši šo mēs saucam par profilaksi. Ja remonts, tad ir skaidra bilde, bet šī ir profilakse, kad īstenībā nav daudz kas jāmaina, bet regulāri jāveic profilaksiskas darbus. Čau! Jautājums, ko mums atnesis jauna diena? Nākamā diena
darbojamies. Visi izmazgās, tāpēc pat nav cimdi vajadzīgi. Sāksim ar to, ka vienreizē šis te vāciņš plasmasīgs obligāti maina pret jaunu BMW. Nav jēgas pat neko citu izdomāt. Reāli cenu ziņā. Oriģināls ir oriģināls. Labi kalpo. Frikcijas diski. Pievērš uzmanību, pasties kāda matēta virsma frikciju disku tieši šai daļai, kur lameles ir, šis pārklājums. Ideāli. Izmazgāts, iztīrīts, magnēts, nav kā ēzes, vispār nav nekāds nogulsnis. Virsmas, kur darbosies gultni, kur arī blīvslēgi savas vietas stāv. Viss ir teicama stāvoklī. Tagad īstenībā paliek tikai visu salikt kopā, likt virsū uz mašīnas un braukt un baudīt dzīve. Tad turpinām salikšanu. Gan ir kārtaina mikla, jeb kārtaina torte. Sajūga modelis ir gatavs, saliks kopā, viss darbojas, teicami un nevainojami. Kāda skaņa. Nākamais posms, viss jau saliks korpusā. Skaties, kas te ir uzrakstīts. Beidzot var redzēt, kas ir uzrakstīts. USA. Nu, vo. Davai, liekam tālāk. Ai, pasmuko. Hermetiķis jau ir uzsmērēts virsū vienai daļai. Šeit ir otra daļa. Nu, saliksim kopā. Magnēts. Neaizmirsam magnētu. Aiziet. Tāds pats, tikai vesels. Tad sasmērēsim biku. Viņš tur ieietu. Stāv savu vietu. Jā. Tieks, un tad atceries līdz kādā stāvoklī bija. Visu sarūsē. Tagad viss ir notīrīts. Un izmantosim. Smērēsim ar ķeramisko smēri. Un dikutēt arī. Bet šeit bija labi sasmērēts viss. Šeit jau kaut kas bijis pirms mums. Darbs ir pabeigts, sadales karba ir apkopta.
Palika īstenībā tikai iepildīt eļļu, bet īpašnieks to izdarīs pats uzstādīšanas laikā, bet galvenais, ka tur ir DTF1 specifikācija. Bet palielam viss ir čikinieka, lai labi braucās.